Tikmēr vilciens traucās uz priekšu bez vadības. Steidzīgi vajadzēja pieņemt lēmumu. Kērne ir tikai 2 jūdzes no šejienes, un tur ir liels garnizons, iesaucās pavadonis. Tikai Kērnas garnizona karavīri var mūs izglābt. Ja vilciens neapstāsies nākamajās 5 minūtēs, indiāņi mūs visus nošaus. Es apturēšu vilcienu, iesaucās drosmīgais Paspartū. Viņš atvēra vagona durvis un pa vilciena apakšu veikli rāpās uz priekšu lokomotīvas virzienā. Paspartū turējās pie ķēdēm un stieņiem, kas atradās zem vagoniem. Tā viņš nokļuva līdz lokomotīvai. Turēdamies ar vienu roku, viņš atkabināja lokomotīvi. Lokomotīva turpināja braukt uz priekšu, bet vagoni pakāpeniski palēnināja gaitu un apstājās netālu no Kērnas stacijas. Garnizona karavīri izdzirdēja šāvienus un skrēja uz vilcienu, bet indiāņi metās bēgt. Pēc tam vilciena pavadonis pārskaitīja pasažierus. Izrādījās, ka trūkst 3 pasažieru, starp kuriem bija arī Paspartū. Neviens nezināja, kas ar viņiem noticis. Viņi bija nošauti vai nonākuši indiāņu gūstā. Auda skatījās uz Phileasu Foggu. Ko tagad darīt?